principā... Latvijas teātris pasaulē? Latvijas teātris pasaulē gatavojās, tātad failu nosaukums ir zināms, labi? Es principā gribētu runāt par tēmu, kas apvieno tā kā visu, ko visi iepriekš runājuši, gandrīz katrs autors kaut ko tādu pieminējis, kaut ir vajadzīga attīstība, idejas, viņas vienmēr sekot, un tad man tā tēma, ko es runāšu, ir, ka, lai attīstītos, ir jāatpazīst traucējuši faktori, kas to, teiksim, idejas rodas ētiski, teiksim, neglīts. Man tā tēma ir par nozīmēm, tiešām ļoti žēl. Tā tēma ir tā, ka sabiedrībā ir pieņemts, teiksim, cik šodien cilvēkiem pēc vakardienas slāpst. Paceļam rokas. Tā slāpja jautājums ir tāds, ka ļoti skaisti, ka sanāk jaunieši, viņi stāstā, visādas idejas apvieno, ir, visi ļoti skaisti parunā, bet tas kaitīgais faktors tāds, ka jauniešiem tendence to savus pasākumus uztaisīt par tādu tā kā tusciņu, visi atnāk forši pasēž, parunā, un principā galvenais parunāt, bet nevis kaut kādu konkrētu ideju, kas ir ar tieši konkrētu darbību, kā es ar savu rīcību tālāk varu attīstīt labāk visu. Un tad tā kaitīgā lieta ir šis princips, kas sabiedrībā valda par, ka, ja dzer, tad to jādara ir kulturāli, jo nekulturāli tas sanāk, ka šausmīgi nesmīgi. Bija tur zīmējumi, kas ir. Un, teiksim, tā doma bija tā, ka šeit zīmējums bija, kur ir no aizsēģi tā smukā vāverība, viņi ir apķērusies ar šņabu pudeli pārsvarā visu tusiņu, viņi vienmēr ir ar alkoholu kopā. Un kaut vai mazlietiņi, bet ir. Un tad jūs paši ļoti labi ziniet, kā cilvēkam mainās domāšana, kas viņam par domām sāk notikt, tikai kā viņš dzer. Pilnīgi nevienam, es domāju, tas nav paši, visi saprot, ko es domāju, ka pēc tam ir pašam kauns no tā, ko tu esi darījis, un tad sanāk tev, tu dali tā kā savu personību divās daļās, viens ir es esmu dzērs, viens atkal es esmu skaidrā. Un tad man tā ideja tā, ka jauniešu šitie pasākumi, viņi vienmēr kaut kā izšķākst, teiksim, salīdzinoši, teiksim, ka pieaugušie cilvēki sanāk un veido, kaut kāds konkrēts, teiksim, ir kaut kāds biznesa sanāksme. Viņam parasti konkrēta lieta, viņi vienojas par kaut kādam darību, ko viņi darīs, un tur ir tāda struktūrā jauniešiem, tiešām tāda parunāšana, tur patusēties, iepazīties, tur kaut ko tā, un nav praktiskā rezultāta nekāda. Un tad tas mans aicinājums ir tāds, ka ir jādzīvo pilnīgi skaidrā. Nedrīkst ne pīpēt, ne dzert, jo tas tiešā veidā iespējo tavu domu tīrību, lai tieši attīstībai. Un ārkārtīgi milzīgs laiks tiek patērēts konkrēti par šajā zīmējumā uz smēķēšanu, uz pīpauzēm, kas skaitās kā radošā domu akumulēšana, kas patiesībā ir vienkārši tāda pašizdomāta atkarības attaisnojums. Un pacēja rokas, cik ir redzējuši filmu Zeitgeist? Viena doma, jā, paldies, viena doma no tās filmas, kas ir pat būtiskākā, kā izklaides. Izklaides ir tas, uz ko mūs spiež, ka tas ir vērtīgs, ka tas ir vajadzīgs. Un tas izklaides iet ļoti kopā ar alkoholu. Un
Tas nozīmē to, ka cilvēki negrib domāt, viņi ir labāk izklaidējas, un viņiem tas ir prioritātes, jautājums ir tieši prioritātē. Un izklaide tā nav atpūta, bet principā cilvēkam vienmēr ir vajadzīga atpūta, tiek jaukti iedzieni kopā, tāpēc aicinājums ir tāds tiešām atpūsties, nevis izklaidēties. Es to pats sevi ļoti veiksmīgi daru, dzīvoju pēc tā principu, un es tieši ar savu piemēru arī rādu cilvēkiem, ka tā arī var, un domāju ļoti sanāk. Un galvenais ir arī savus dombiedrus atrast, jo vienam pašam tas ir diezgan bezjēdzīgi un tam nav rezultāti. Paldies!